Sveicināti, cienījamās dāmas, godātie kungi! Esmu Miķels Visockis no Solārajiem Surferiem, un šogad mēs esam atveduši jaunumu uz Latviju. 225 kWh akumulātoru, kas sver 2,8 tonnas. Un tas ir veids, kā jūs varat amortizēt savas elektroenerģijas izmaksas, kā arī piedalīties šī gada jaunākajā biznesa tendencē tīkla agregācijā jeb balansēšanā. Kopš esam atslēgušies no Brel tīkla un esam kopā ar Eiropas tīklu, šis ir kļuvis par īpaši svarīgu tematu. Un tīkla balansēšana nozīmē to, ka jūs varat ar savu sistēmu piedalīties frekvences balansēšanā, jūs varat piedalīties elektroenerģijas tirdzniecībā un tādā veidā ģenerēt sev ienākumus un pensijas fondu, veicot nelielu, bet godīgu ieguldījumu savā elektroinfrastruktūrā. Vienalga, vai tas ir ražošanas uzņēmums, vai tas ir kāds lielveikals vai jebkāda cita veida iestāde ar jaudīgu elektroenerģijas pieslēgumu, jums ir iespēja pieprasīt no sadales tīkla tehniskos noteikumus, un ja jums tiek iedot atļauja jaudas eksportam, tad noteikti ir vērts izskatīt šo te iespēju. Tīkla agregācija, jeb balansēšana, ir viens no aktuālajiem tematiem, bet joprojām ir ļoti aktuāls temats saules paneļi un elektroenerģijas ražošana ar saules paneļiem. Un mēs kā Solārie Surferi nodrošinām pilnu servisu instalācijas gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, lai nodrošinātu jūs ar iespēju ražot atjaunīgos energoresursus, kā arī veikt enerģijas uzkrāšanu, lai tādējādi to varētu vai nu izmantot biržas dārgajās stundās, tā skaitā arī pielādēt akumulātoru lētajās stundās, un to var darīt gan kā mājsaimniecības, tā arī uzņēmumi. Un ņemiet vērā, ka joprojām ir pieejams valsts atbalsts mājsaimniecībām līdz pat 6,5 eiro. Un atbalsts ir pagarināts un arī piešķirts papildus finansējums, kā arī mēs no savas puses palīdzam šo te visu procedūru sakārtot, lai jūs viegli un nesāpīgi apgūtu šo te iespēju. Tāpēc esiet ilgtspējīgi, izvēlieties pareizos risinājumus un lai izdodas!